Ciemos šodien Karavēla 2011. gada 2 litra dīzels. Problēma ir tāda, ka braucot brīžiem iedegās eļas lampa, eļas spiediens nepietiekošs. It kā viss pārbaudīja, eļas līmenis viss ok, turbīna arī ok, nekādas eļas tur neēda, viss tajā ziņā ir ok, bet šim te modelim ir šī te konkrētā, teiksim tā, viņu nevar izcelt pa problēmu, bet specifika, ka eļas sūknis piedzinās ar siksnu vagiem. Pirms tam bija problēmas ar to seškantīti, kas nāk iekšā eļas sūknī. Rāvās nost, tad viņi, protams, ka viņi izlaboja viņu, un tad viņi sačakarējās atkal, uzlika eļas sūknim, nezinu kādā sakarā, siksnas piedziņu. Jā, un tad reti kurš par to siksnu vispār zina, ka viņi jāmaina ar attiecīgi zobu siksnu mainot. Viņi īsti nevar redzēt, tad pēc, ka tā siksna ir šeit iekšā, jā, karterī. Un ir daudz tādi gadījumi, kad neviens šo siksnu nemaina, viņi pakāpeniski dilst, un tad viņa aizsprost to eļas uztvērēja šo te kakliņu, sietiņu. Nezinu, jā, vai šitas te baltais hermetiķis ir oriģinālais, īsti nav nejausmas, bet pastāv tāda iespēja, tāpēc ņemsim nost karteri un tad skatīsimies, kas tur iekšā ir. Uzmetīsim acis šai te siksnai, kādā stāvoklī viņa ir un kādā stāvoklī ir šis te eļas uztvērējs sietiņš, un tad jau varēsim izdarīt kaut kādas secinājumus pēc visu šī te. Tā, starp citu, šeit ir divas tādas skrūvas, šeit un šeit, jā. Es esmu kaut kur redzējis, ka cilvēki vieno nost vispār kārbu, lai pie tās skrūvas tiktu. Tas nav jādara, tikai ir jāpagriež spararats, nu, caur gala skrūvi. Kur tā gala skrūva mums šeit ir? Nevar īsti redzēt. Labi, tur var uzlikt virsū muciņu un pagriezt kloķvārpstu, un tad attiecīgi spararatam būs tāds iegriezums vienā vietā, lai jūs varētu tikt klāt šīm te skrūvēm. Kaut kā mēģināšu parādīt, labi, neko te nevar īsti saprast. Bet tad, lūk, šeit ir viena tā skrūva, un šeit ir otra, un tad, lai pie šīm divām skrūvām tiktu, vienkārši jāpagriež spārarats pareizajā pozīcijā, un tad nav nekādas problēmas, un kārba nav jāņem nost vai jāatbīda. Tā, karteris nost ir, kā jau bija paredzējis, jā, šitas te viss ir oriģinālais, tad neviens nav līdz iekšā. Baltais hermetiķis, siksna ir oriģinālā, nu, vai arī ir uzraksti no Volkswagen, bet tas ir maz ticams, ka kāds štajos te aftermarket, jā, servisos liek oriģinālās detaļas ļoti retos gadījumos, īpaši tāpēc, kad siksna, kas ir zobsiksnas, viņi paskatījās, ir Continental, un šī te ir ar oriģināliem uzrakstiem, kur tad tas vaga zīmīte bija kaut kur tā, augšējā stūrī, tā. Būtu labi, ja to gaismu varētu noturēt. Tā, nu, vagas mans, kur tu esi, mans vags? Nu, labi, sapratu, vienmēr sakot, rekur augšējā stūrī. Īsti nevar saprast, ja šeit augšējā stūrī Volkswagen simbols, siksne, piedziņas siksne oriģinālā. Tā, samazina. Jā, šis te uztvērēja kakliņš ir atskrūvēts, un par uztvērēja kakliņu runājot, šeit ir lūk tas sietiņš. Pirmajā acu uzmetienā liekas, ka te ir daudz maz ok, pāris grūži iekšā, bet lukturs ieslēgts, ieslēdzot lukturi un spīdinot viņu cauri, kā redzams, ir palikuši tikai pāris caurumiņi, jā, šajā sietiņā, kas nav aizsisti, līdz ar ko, nu, es teiktu, ir diezgan slikti. Mazgāsim sietiņu par siksnu. Esmu informējis īpašnieku. Tālāk jau tā ir viņa vēlme un atbildība mainīt šo siksnu vai nē, bet, nu, protams, lai siksnu samainītu.
Jāņem nost zobsiksna un viss pārējais, līdz ar ko viss pasākums sadārdzinās. Ja? Tikai tāpēc, ka pirms tam kāds nav samainījis šo te siksnu, kas teorētiski būtu jāmaina katru reizi, mainot zobsiksnas komplektu. Neko, tūlīt samazgāsim šo te sietiņu, sapratīsim, ko mēs darām ar siksnu pēc īpašnieka, un tad principā varam likt apakaļ visu. Uztvērē iztīrīju, tad lūk, šis ir tas apjoms, kas iznāca ārā no viņa. Var redzēt šos te dilšanas produktus, siksnē dilstot un drūpot un paliekot vecē, tad šāda štrunta veidojās. Būs arī jauns gredzens, protams, Ellerings pasūtīja jaunu šo te gredzenu, kas galā nāk, šajā te vietā viņš sēž. Un tad šādi te tagad izskatās sietiņš iztīrīts, viss ok. Principā liekam apakaļ tad šo te gredzenu liekam apakaļ uztvērēju, un tad principā klients pieņems tad lēmumu, ko mēs darām ar šo te siksnu eļļas sūkņa. Tā, virsma sagatavota, tūlīt liksim apakaļ karterīti, viss iztīrīts, izmazgāts. Situācija tāda, ka šo te siksnu nemainīsim pagaidām eļļas sūkņas piedziņas siksnu, jo ir tāda problēma, ka motorā tika konstatēts skaidrs eļļas filtrā, un tā kā īsti tagad nav saprotams, kas notiks ar motoru turpmākajā laikā, vai viņš ir cietis vai nē. Pēc 2000 kilometriem pārbaudīsim jauno eļļas filtru, vai parādās jaunas skaidrs. Ja parādās jaunas skaidrs, attiecīgi, tad viss slikti. Motora kapitālās remonts vai motora maiņa, un attiecīgi tad īsti nav jēgas šo te siksnu tagad mainīt šajā brīdī. Ja skaidrs neparādīsies, tad nākamajā apkopē šo te siksnu mainīsim. Nu, kaut kā tā, pagaidām šāds te variants nav no tiem labākajiem, bet, īsti nav citu arī variantu nemaz. Tā, darbiņš pabeigts, viss izdarīts, jauns korķis. Jauns blīvējums. Viss vietā. Vada vietā. Nu, kaut kā tā.